Lūdzu, pasakiet, kāds vai redzam prezentāciju. Jā, viss ir kārtībā, varam sākt. Brīnišķīgi. Tātad, šodien parunāsim par mugurkaula slimībām, muguras sāpēm un visu, kas ar to saistīts pēc iespējas praktiskākā tādā gultnē. Tēmas nosaukums ir mugurkaula atšifrējums, un tad mēs mēģināsim atšifrēt, kas tad īsti slēpjas ar šīm te muguras sāpēm, un es centīšos būt diezgan praktisks, lai palīdzētu gan jums, gan tiem, kas ir ārsti, gan tiem, kas ir farmaceiti, varbūt tādā no praktiskās puses sastopoties ar pacientu, kuram ir muguras sāpes, lai saprastu, ko no ar viņu varētu iesākt vai no kuras puses vējš pūš. Šeit manā prezentācijā nebūs iedalīts, pieņemsim, kaut kādas ķirurģiskas slimības un neķirurģiskas, jo īstenībā viņas tā nav iespējams iedalīt, jo tā pati diska trūce var būt gan ķirurģiska, gan neķirurģiska atkarībā no tā, kā viņi uzvedās. Ja? Tāpēc mēs parunāsim. Šobrīd strādāju par neiroķirurgu Aiva klīnikā, pieņemu pacientus neiroķirurgu praksē un medicīnas sabiedrība ārsts. Un vienlaicīgi esmu arī Latvijas Universitātes rezidentūras programmas neiroķirurģija vadītājs. Tātad tagad ķeramies tieši mūsu pamata tēmai klāt par muguras sāpēm. Tātad muguras sāpēm ir ļoti augsta prevalence. Tas ir trešais biežākais iemesls, kāpēc pacienti griežās pēc mediķu palīdzības. Tas ir biežākais darba nespējas cēlonis personām līdz 45 gadu vecumam, jeb proti jaunākiem individiem. Līdz pat 90% cilvēku dzīves laikā saskarās ar muguras sāpēm. Pretēji plaši izplatītam mītam, ka diska trūce ir visu nelaimju cēlonis, tam mēs arī pieskarsimies turpmāk lekcijā, īsta radikulāra simptomātika ir tikai apmēram 1% no visiem pacientiem, un klīniski nozīmīga starpskriemeļa diska trūce arī ir diezgan liels retums. Mēs parunāsim par to bišķi vairāk. Viena gada laikā apmēram ceturtdaļai cilvēku ir muguras sāpes vai sastopas ar muguras sāpēm, un 1% muguras sāpes ir tik liela problēma, ka viņi kļūst pastāvīgi darba nespējīgi. Pretēji arī kaut kādam mītam, ka ja cilvēks nonāks pie mugurkaula ķirurga, vertebrologa vai neiroķirurga, nekā citādi nebeigsies tā lieta kā tikai ar operāciju, tad tās arī ir zināms mīts, jo nomācoši lielākā daļa ir neķirurģiski muguras sāpju gadījumi. Tātad, kā mēs iedalām muguras sāpes? Atkarībā no laika mēs iedalām akūtās, kas ir līdz 3 mēnešiem, tās visbiežāk ir nespecifiskas. Nespecifiskas vārds nespecifiskas nozīmē, ka tām nav kaut kāds konkrēts specifisks cēlonis, bet tam mēs arī vēl drusku pieskarsimies. Tātad tām ir prognoze laba, bieži pašizārstējās, tad par subakūtām muguras sāpēm mēs runājam, ja tās ir pat 3 līdz 6 mēneši jau ilgst, un hroniskas muguras sāpes tas ir vairāk par 6 mēnešiem, un tā arī ir sarežģītākā pacientu grupa. Droši vien daudz no jums spēja atsaukt atmiņā kādu cilvēku, kuri ar muguras sāpēm slimo jau ļoti ilgstoši, un tad ir skaidrs, ka ar viņiem nebūs nemaz tik viegli. Tad atkarībā no tā, vai mēs varam vai nevaram atrast specifisku muguras sāpju cēloni, muguras sāpes iedala tātad specifiskās un nespecifiskās. Tātad specifiskas muguras sāpes ir, piemēram, muguras sāpes, kas ir radušās mugurkaula lūzuma gadījumā, tātad ar traumu saistītas sāpes. Vai arī onkoloģiskas slimības, metastāzes mugurkaulā. Tas ir specifisks cēlonis, vai arī asins izplūdums mugurkaulās, vai arī infekcija mugurkaulā. Tātad kaut kāds specifisks iemesls, kas rada muguras sāpes. Un tādas ir īstenībā no visām apmēram 10. daļa tikai. Un tātad visas pārējās ir nespecifiskas. Tātad gudrās grāmatās un teorijā to sauc par nespecifiskām muguras sāpēm, kas nozīmē, ka konkrētu muguras sāpju iemeslu noskaidrot nav iespējams. Tad sanāk, sāp cilvēkam mugura, bet nevar pateikt, kas tad īsti sāp. Kam es līdz galam nepiekrītu, tātad šāds jēdziens nespecifisks muguras sāpes un to traktējums, ka nav iespējams noteikt konkrētu sāpju iemeslu, neatbilst gluži patiesībai, jo
vienmēr, kad cilvēkam sāp mugura, kaut kas tā, ka viņam sāp. Nu, nav jau tā, ka cilvēkam sāp visa mugura vai pilnīgi viss mugurkauls sāp starpskriemeļu locītavas, starpskriemeļu diski, starpskriemeļu saites sāp, paši skriemeļi un viss pārējais arī sāp. Nu, nav tā, ka viss mugurkauls sāp. Ir taču kaut kas konkrēts, kas tur sāp tajā mugurā. Un visbiežāk tās, kas sāp, ir starpskriemeļu locītavas patiesībā. Un tad uztaisot starpskriemeļu locītavām, pieņemsim blokādi diagnostisku, kad mēs iešpricējam šajās te locītavās pretsāpu pretiekaisumu zāli un sāpes pēkšņi pazūd, tad mēs varam tādā veidā pierādīt, ka sāpes patiešām radās no starpskriemeļu locītavām. Tādā veidā pasakot, kur tad konkrēts muguras sāpju iemesls ir. Ja? Līdz ar to tas nespecifisks muguras sāpes ir jēdziens, ko jālieto tā diezgan uzmanīgi, tāpēc, ka mēs saucam tos par nespecifiskām, bet ar to mēs drīzāk domājam, ka tur nav nekas briesmīgs noticis audzējs, tur nav lūzums, tur nav infekcijas, tur nav, bet tas nebūtu nenozīmē, ka mēs nevaram saprast, kas tad īsti sāp. Mēs lielākoties varam. Tad ir tādi muguras sāpju prototipi, kas palīdz klīnicistam noorientēties, kas tad cilvēkam varētu būt. Ja? Tātad pamatā tie ir 3 tipu pacienti, kas ierodās gan pie manis, gan pie jums uz konsultācijām un saka tā, doktori, man sāp mugura. Vai jums pacienti sāpes izstaros kājām? Nē, neizstaro sāpot, tikai mugura. Tas ir pirmais prototips. Otrais prototips ir, ka sāpes mugurā ir, bet viņas izstaro arī uz kājām. Un tas ir tāds visviltīgākais. Jo tajā brīdī, kad kaut kas izstaro uz kājām, tad liela daļa klīnicistu uzreiz pie sevis secina un padomā, ka gan tad jau būs diska trūce, ka tā ir kaut kāda radikulopātija, kaut kas nospiež nervu. Tā tad visbiežāk diska trūce. Un tādēļ tad tā sāpes izstaro pa saknīšu gaitu, kas bieži vien nav patiesībā. Tās ir pseidoradikulopatījas, jeb sāpes, kuras izraisa līdzīgu klīnisko ainu, kas varētu likt domāt, ka ir iesaistītas nervu struktūras, bet patiesībā tā nav. Un tad trešais prototips ir īstas radikulopātijas, kur radikulāras sāpes patiešām ir īstas, un mēs vēl nākamajos slaidos mēģināsim iemācīties, kā atšķirt radikulāras no pseidoradikulārām sāpēm. Tātad pseidoradikulāras sāpes, es atkārtošos, ir tādas sāpes, kas nav saistītas ar nervu nospiedumu, bet viņas tik un tā izstaro uz leju no mugurkaula jostas daļas, piemēram. Ja? Kā tad mēs varam atšķirt, ja tāds cilvēks atnāk un saka, jā, man sāp muguru un jā, izstaro uz kājām, tātad bieži vien šīs sāpes neatbilst dermatomiem. Tātad katram nākamā slaidā būs redzama dermatoma karte, bet katrai nervu saknītei ir sava diezgan precīza anatomiska vieta, uz kurien viņas iet. Tātad, ja ir kaut kādas nervu saknītes, iesaistīta nervu saknīte, tad tās sāpes un notirpums un smagākā gadījumā neiroloģisks deficīts, ir motora deficīts vai sensors deficīts būs atbilstošiem dermatomam vai miotomam. Ja? Tātad šīs sāpes neatbilst dermatomiem. Viņas izstaro kaut kā plašās zonās un neatbilst nevienam dermatomam. Šīm sāpēm iztrūkst arī nervu kairinājuma pazīmes. Tātad nervu kairinājuma viena no pazīmēm ir tirpšana. Tātad šīs sāpes nav saistītas ar tirpšanu, viņas vienkārši izstaro. Parasti šīs sāpes izstaro nezemāk par ceļa līmeni, tātad lielākā daļa jostas saknīšu, ja, visbiežāk bojātajās vietās L4, 5 un S1, visas šķērso celi un iet līdz pat pēdē, tātad, ja kāda no tām ir bojāta, tad nekādīgi nebūs virs ceļa. Ja? Tātad tam pie pseidoradikulārām sāpēm, protams, nav motora deficīta. Bieži vien motora deficīta taisnības gadījumā jāsaka, ka nav arī pie saknīšu ietekmes, bet pie saknīšu iesaistes arī nav motora deficīta, bet motora deficīts parādās tikai pie tāda smaga saknītes bojājuma. Bet tik un tā šeit tāds pat nav iespējams. Tāpat ir arī simetriska cīpslu refleksi un negatīva saknīšu iestiepuma simptomātika.
Turpretī radikulārām ir viss pretējais. Tātad šeit jūs redzat attēlā dermatomu karte. Tātad katra nervu saknīte iziet no mugurkaula un dodas uz savu diezgan labi zināmu anatomisko apvidu. Un jūs varat redzēt pēc šīs schēmas, ja, ka L4, L5 un S1 saknītes dodas zemāk par celi. Līdz ar to radikulārs sāpes atbilst dermatomiem, ja viņas iet uz kaut kādu konkrētu diezgan vietu, viņas nav izplūdušas. Viņas bieži vien pavada tirpšana, kas liek domāt par nervu iesaisti. Tātad izstarojums zemāks par ceļa līmeni parasti. Ja jūs redzat, ka tikai L3 saknītē, L2, L1, L2, L3 tur knapi līdz celim aizsniedzas, bet biežāk iesaistītās saknes iet pāri celim. Var tikt novērots motors deficīts, tātad, ja nervs ir pamatīgi saspiests, tad var būt arī motors deficīts. Tātad mēs atceramies, S1 saknīte ir tā, kas ļauj cilvēkam pacelties uz pirkstgaliņiem, jeb veikt plantāru fleksiju, un L4 un L5 saknītes ir tās, kas ļauj cilvēkam nostāties uz papēžiem, jeb veikt dorsifleksiju. Un var būt iesaistīti pozitīvi saknīšu iestiepuma simptomi. Tad šīs lekcijas kontekstā, protams, ir jāpiemina arī īpašie gadījumi, sarkanā karoga stāvokļi. Tad, kad cilvēkam muguras sāpju kontekstā ir arī vēža anamnēze vai kaut kāds neizskaidrojams svara zudums, vai viņš ir iespējams potenciāli imūnsepresijas stāvokli, intravenozu narkotiku lietotājs vai HIV slimnieks vai steroidu lietotājs, kā arī tad, ja viņam ir bijusi trauma vai arī infekcijas pazīmes, neiroloģisks deficīts vai mazā iegurņu orgānu darbības traucējumi. Tātad mazā iegurņu orgānu darbības traucējumi, tātad tas ir visbiežāk urīna retence, jeb nespēja iztukšot urīnpūsli un taisnās zarnas normālas funkcionēšanas traucējumi, kas var izpausties gan kā fēču inkontinence, gan kā aizcietējumi. Bet aizcietējumi būtu nepatognoms simptoms, aizcietējumi rodas arī daudz citu iemeslu dēļ. Tāpat, protams, kad domājot par muguras sāpēm, mums nedrīkstam aizmirst, ka ir arī citas slimības, kas var radīt iespaidu par muguras sāpēm. Tātad gūžas locītavas radītās sāpes manā tādā ārsta praksē samērā bieža situācija, ka cilvēks atnāk pie manis atsūtīts, jo viņam sāp mugura, un tad es viņam saku uzdot jautājumu, kur tad īsti sāp, vairāk tā kā lejas daļā kaut kur krustos. Tad noguldot šādu cilvēku uz kušetes un vienkārši veicot pasīvu gūžas locītavas kustināšanu, ja citiem vārdiem vienkārši pakustināt gūžas locītavas, konstatēja, ka gūžas locītavas kustināšana ir dikti sāpīga, ja, kas man liek domāt par to, ka visdrīzāk viņa problēma būs nevis mugura, bet gūža. Tāpat nieru slimības, endometrioze, iegurņu iekaisuma slimība, aortas anērisma, kuņģa zarnu trakta saslimšanas un perifēru arteriju ateroskleroze, kā arī psiholoģiski un psihosomātiski faktori var radīt iespaidu vai radīt sūdzības, kas visnotaļ atgādina muguras sāpes. Ja? Mēs par to vienmēr, diemžēl vai par laimi, ir jādomā, sastopoties ar muguras sāpju pacientu. Tātad, kas tad mugurā vispār var sāpēt? Un šeit te ir pārskaitīts tā kā vienā maisā salikti visi iespējamie iemesli, tā skaitā gan struktūras, anatomiskās, gan arī slimības, kas var izraisīt sāpes. Ja? Tātad, tie ir muskuļi, kas var sāpēt, mugurkaulā var sāpēt arī fasešu locītavas, var sāpēt arī sakroiliālās locītavas, var sāpēt starpskriemeļu diski, var sāpēt nervu saknītes. Tāpat muguras sāpes var radīt tādas slimības kā stenoza mugurkaula, nestabilitāte, lūzumi, audzēji, infekcijas. Tāpat ir tāda lieta kā Feldback surgery sindroms, jeb operētā mugurkaula sindroms, tam mēs īsti pieskarsimies vēl. Sagitālā balansa traucējumi, jeb hiperkifoze, tātad iedomājamies tos cilvēkus, biežāk sievietes ar izteikto kuprīti, ja, mugurkaula krūšu daļā, kas iet uz priekšu saliekušās, tās ir viņas. Hemangiomas arī var dažkārt sāpēt. Tātad turpināsim sīkāk par šiem te konkrētiem jau cēloņiem. Tātad, kā mēs zinām, tad muskuļi var sāpēt, jā, tad visbiežāk tā ir muguras dziļā muskultūra. Tas visbiežāk ir akūtu sāpju iemesls, kā sekas traumai,
šķiedru sastiepums vai plīsums, izpaužās kā lokālas sāpes. Tātad atcerieties, tas ir pirmais prototips, cilvēks, kas ienāk un saka, ka man sāp mugura, bet sāpes neizstaro nekur. Ja? Tātad, sāpes bieži vien pastiprinās pie kustībām, anamnēzes dati liecina par iespējamu traumu vai smagumu celšanu, un to ārstē simptomātiski, prognoze ir laba. Lai padarītu uzreiz dzīvi sarežģītāku, tad ir jāpiemina pie muskuļiem arī tādas kā miofasciāls sāpes, jeb fibromialģija, kas ir ļoti grūti ārstējama hroniskā slimība, ja, kas ir biežāk sievietēm, kurai nav zināma skaidra cēloņa, bet viņai ir raksturīgas plaši izplatītas dziļas muskuļu un skeleta sāpes. Tie bieži vien ir cilvēki, kas ierodās un saka, ka viņiem sāp pilnīgi viss. Un tad uzreiz tas ienāk prātā, ka varētu būt fibromialģija. Tas kombinējās ar hronisku nogurumu, miega traucējumiem, atmiņas garstāvokļa traucējumiem, grūtības koncentrēties, un bieži vien pavada arī citas slimības, kā aerināto zarnu sindroms un migrēna. Tātad šādos gadījumos tie ir sarežģīti ārstējumi pacienti, jo viņiem nav konkrētas etioloģijas un līdz ar to arī konkrētas etiotropas ārstēšanas. Bet viņus ārstē ar dzīvesveidu modifikāciju, psihoterapiju, fizioterapiju, medikamentu kombinācijām, iekļaujot arī pretsāpju, antidepresantu. Šos te es visus minu tādēļ, ka mugursāpju kontekstā mums gādās arī šādi cilvēki. Nākamais ir fasešu locītava. Fasešu locītavas radītās sāpes pieder pie tā saucamām nespecifiskām muguras sāpēm, kuras es jau minēju. Tātad cilvēkam sāp mugura, konkrēts sāpju cēlonis ir fasešu locītava, ko mēs varam noskaidrot, piemēram, uztaisot tur blokādi, iešpricējot ar rentgena palīdzību zāles tieši fasešu locītavā, sāpes pazūd. Mēs tādā veidā varam secināt un konstatēt konkrētu sāpju cēloni, lai arī tas joprojām saucās nespecifisks muguras sāpes. Tātad tie ir visi tie cilvēki, kuri dažreiz, kuriem sāpes ir hroniskas, vai arī pēc kaut kādas slodzes ir milzīgs sāpju pāsinājums vai pirmreizējs vai atkārtots, un viņi mēdz dažreiz pat ierasties ātrās palīdzības mašīnā, slimnīcā ar drausmīgām sāpēm. Sāpes patiešām var būt ļoti spēcīgas, un es kā jauns ārsts rezidents atceros tādu gadījumu, kad atvedu uz slimnīcu vīrieti ap 45 gadiem, ka viņam tik nenormāli sāpēja, ka man likās, ka tikai būs kaut kas, vai tur mugurkauls būs salauzts, vai kas viņam būs, kaut kādas šausmas, uztaisot bildes. Es konstatēju, ka tur vispār nekā nav. Acīm redzama nekā nav. Ja? Tad magnēta rezonanse izskatās praktiski normāli. Tātad šie ir tie gadījumi, kad šādas fantastiskas sāpes var arī būt. Šī ir pseidoradikulopatīja, tātad cilvēkam sāpes bieži vien izstaro, uz leju. Un jāsaka, ka fasešu locītavas ir vispār visbiežākais sāpju cēlonis vispār. Ja, teiksim, ja mēs cilvēkus ar muguras sāpēm skatām, tad apmēram 40% no muguras sāpju cilvēkiem būs šie te pacienti, kuriem sāpes rodas deģeneratīvas pārslodzes rezultātās fasešu locītavās. Tātad mēs šādus te ārstējam ar diagnozi varam precizēt nepieciešamības gadījumā gan ar blokādi. Tātad blokādi ir gan ārstnieciska, gan diagnostiska. Tātad mēs viņus ārstējam ar vingrošanu, nesteroīdiem pretiekaisam līdzekļiem, ortozēšanu un dažās smagos gadījumos radiofrekvences denervāciju. Tātad, kas ir radiofrekvences denervācija, kā es pacientiem to mēdzu skaidrot, ir tā, ka ja mēs iešpricējam fasešu locītavā, uztaisam blokādi, iešpricējam pretsāpju pretiekaisam zāles un sāpes pazūd, tas pierāda, ka sāpes nāk no starpskriemeļa locītavas. Taču sāpes, protams, blokādes savu efektu zaudē apmēram pēc pusgada, un sāpes atjaunojas. Un ko tad darīt tādā gadījumā, ja cilvēkam nekādīgi citādi ar vingrošanu neizdodas šīs te sāpes novērst? Tad ir tāda opcija moderni izsakoties radiofrekvences denervācija, jeb citiem vārdiem piededzināt nervgaļu šai te locītavai, lai sāpju impulsi vienkārši netiktu pārvadīti
Nevis tādēļ, ka viņu nav, bet tādēļ, ka tie nervi, kas viņus pārvada, vairs nav šīs te radiofrekvences denervācijas rezultātā. Ļoti līdzīga problēma, kas bieži vien kombinējās ar sakurieliālām, tātad ar fasešu locītavām, ir sakurieliālā locītava. Tātad locītava starp krustu kaulu un pārējo iegurni, tādas mums ir divas, pa vienai katrā pusē. Tātad sāpes ir deģeneratīvas izmaiņas šajā locītavā vai iekaisums reumatoloģiskas slimības kontekstā. Tātad iekaisums reumatīda, artrīta visbiežāk kontekstā. Tātad šī ir viltīga pseidoradikulopatīja, joprojām nekādas nervu struktūras nav iesaistītas, bet sāpes patiešām var izstarot arī zemāk par celi. Ja, tātad cilvēks atnāk, saka, jā, man sāp mugura krustos, izstaros kāju līdz pat pēdai. Mēs uzreiz, klīnicisti uzreiz padomā, ka varētu būt iesaistīta nervu saknīte, bet uztaisot magnēta rezonanci, pēkšņi izrādās, ka nekas tam līdzīgs un nav neviena nervu saknīte saspiesta. Ja. Tad šis varētu būt tas gadījums, kad ir sakurieliālā locītava. Tātad diagnosticējam mēs to gan klīniski, gan radioloģiski. Faktiski pēc sūdzībām pacienta apskats ārsta kabinetā un izslēdzot ar radioloģiski kaut kādus citus sāpju cēloņus, kas varētu radīt sāpju izstarošanu uz kāju. Mēs varam nonākt pie secinājuma, ka tā ir sakurieliālā locītava, un šo savu domu mēs varam arī apstiprināt, veicot diagnostisku blokādi, kas vienlaicīgi ir arī ārstnieciska. Tātad šajā gadījumā arī ārstēšana ir neķirurģiska, pastāv injekcijas, nesteroīdie pretīkaisuma līdzekļi, ārstnieciskā vingrošana, ortožu pielietošana un tāpat jau minētā radiofrekvences denervācija. Tad nākamā tāda lieta, kas pēc maniem novērojumiem Latvijā ir maz novērtēta, tā ir tā hiperkifoze. Tātad tas ir kuprītis, ja jau manis minētais, kas bieži vien vairāk skar sievietes, jo sievietes vairāk skar osteoporoze un viņām rodas osteoporotiski lūzumi, kas noved pie hiperkifozes. Hiperkifoze nav tikai kaut kas neglīts, kā kuprītis un tā kā cilvēku padara ar tādu grūtāk staigājošu ar kuprīti, bet ir pierādīts, ka hiperkifoze arī ir saistīta ar biežāku kritienu risku, un cilvēkiem, kam ir hiperkifoze, viņi mirst agrāk dažādu šo notikumu dēļ, kas ar viņiem gadās dēļ hiperkifozes. Piemēram, kritiens, lūzums, slimnīcā, pneimonija, izgulējumi un tā tālāk, jā, viss, kas ar to ir saistīts. Tātad ir hiperkifozes, ir izšķirta posturālā, kas ir saistīta ar stāju, piemēram, kā piemērs ir stomatologi strādā kaut kādā piespiedu pozā un viņiem izveidojās kuprīts. Tad ir struktūrālā, tas ir saistīts, kas ir izmaiņas, struktūrāls izmaiņas kaulos, ja, tātad visbiežāk osteoporotiski lūzumi, osteoporozes rezultātā, un jaukta tipa hiperkifioze, kur ir abi divi augstāk minētie cēloņi. Es to gribu akcentēt tādēļ, ka hiperkifoze ir jāārstē, un ārstēšana nav tikai ārstnieciskā vingrošana, tātad pēc pētījumiem ir pētnieki nonākuši pie tāda secinājuma, ka ar ārstniecisko vingrošanu mēs varam kompensēt hiperkifozi par pāris grādiem, bet ārstnieciskās vingrošanas kombinācija ar ortozi, šajā gadījumā torokolumbālā TLSO, nozīmē torokolumbālā spinālā ortozi. Var panākt daudz lielāku hiperkifozes iztaisnošanos, vienkāršāk izsakoties, un daudz labākus rezultātus ārstēšanas. Nākamais sāpju cēlonis mugurā ir starpskriemeļu diski, jeb tā saucamās diskogēnās sāpes. Jau daudz gadus zinātnieki, kas strādā šajā jomā mugursāpju pētniecībā, mēdz strīdēties par to, vai tādas diska sāpes vispār eksistē, vai disks pats pa sevi var sāpēt, jo diskā iekšā savā pašā diskā nav nervgaļa. Nervgaļa atrodas uz diska virspuses. Un ja disks nolietojas, kas tad īsti sāp, vai tas sāp pats disks, vai arī sāp skriemeļu ķermeņi un kaulu plēvi, kas ir uz viņu. Lai vai kā,
Tātad šīs diskogēnās sāpes patiešām, manuprāt, eksistē, kas ir saistītas, tātad tie ir biežs hronisks muguras sāpju cēlonis, biežākais pēc fasešu locītavām, izpaužās kā mehāniskas sāpes mugurkaula lejas daļā. Visbiežāk šīs sāpes neiztur uz kājām. Magnēta rezonansē mēs redzam sākotnēji deģenerētu starpskriemeļu disku, un mēs redzam tā saucamās modika izmaiņas, jeb tūsku skriemeļu ķermeņos appusēji no diska. Tātad šī slimība nav ne ķirurģiska, ne neķirurģiska, viņa ir abas. Tātad šo slimību mēs drusku ārstēšanai pieskarsimies vēlāk, bet jau skrienot pa priekšu notikumiem jāsaka, ka apmēram vienādi rezultāti pēc pētījumiem ir gan konservatīvai ārstēšanai, gan ķirurģiskai ārstēšanai. Līdz ar to es saviem pacientiem cenšos izspiest maksimumu no konservatīvās terapijas un pie kaut kādas ķirurģiskās ārstēšanas, kas būtu skriemeļu savstarpēja saskrūvēšana, jeb fiksācija, ķerties tikai tad, kad viss pārējais jau ir izmēģināts, jo nav tāds pētījumos, ķirurģija nav krietni pārāk par konservatīvu ārstēšanu, un tad to ķirurģiju atstāju uz pēdējo. Pretēji citām slimībām, kuras ir tīri ķirurģiskas, par kurām mēs pieskarsimies. Tātad, tad beidzot arī diska trūce ar patiesiem ar nervu saknītes nospiedumu. Kāpēc tas mīts rodās par to, ka diska trūces ir vainīgs pie muguras sāpēm? Tāpēc, ka cilvēkiem diska trūces ir ļoti bieža parādība vispār. Kaut tādas vai citādas diska deformācijas, piemēram, diska trūces vai protrūzija veidā ir ļoti daudziem cilvēkiem. Un tad, kad cilvēkam, pēc statistikas apmēram 8 no 10, tad, kad cilvēkam sāp mugura kaut kāda cita iemesla dēļ, pieņemsim fasešu locītavu dēļ, uztaisot bildes, ierauga diska trūci. Un no tā rodas secinājums vai doma, ka diska trūce ir saistām ar muguras sāpēm. Un ar to ir šo te faktu ignorēšanu, ka diska trūce nav šīs te muguras sāpju cēlonis. Tā ir vienkārši sakritība, ka tam cilvēkam sāp fasešu locītavs un vienlaicīgi arī diska trūce viņam ir, ja, kas īstenībā klīniski šajā gadījumā nav nozīmīga. Bet mēdz būt, ir dzirdēti gadījumi, ka cilvēki muguras sāpju dēļ arī tiek izoperēti šīs te diska trūces un dabiski viņiem nepaliek labāk, jo diska trūce, es to vienmēr cenšos nepagurstoši stāstīt, ka diska trūce nekad nav muguras sāpju cēlonis, vai gandrīz nekad, ja, lai precīzāk pateiktu. Tātad diska trūce nav muguras sāpju cēlonis, un ja mēs operējam diska trūci ar mērķi izārstēt muguras sāpes, tad visdrīzāk mēs izgāzīsimies šo mērķi tā arī nesasniedzot. Tāpēc to nedrīkst darīt. Tātad, diska trūce, bet šoreiz es turpināšu par īstu diska trūci, kas patiešām spiež uz nervu, rada trešā prototipa sāpes, tātad tās ir sāpes, kas izstaro, patiešām, kas ir īsta radikulopātija, kas izstaros kāju, kas iet kopā ar sensoriem un motoriem deficītiem, kas atbilst dermatomam, miotomam. Tātad šīs problēmas tiek diagnosticētas gan klīniski, gan radioloģiski, un diska trūce, simptomātiska diska trūce arī nav ne ķirurģiska, ne neķirurģiska slimība. Diska trūce ir kaut kur pa vidu, tāpēc, ka diska trūce, kā zināms, var uzsūkties, vai ne, tas visiem ir zināms. Diska trūce var uzsūkties, to daudz pacienti zina, un viņi jau nāk internetā palasīšu, un viņi zina, dakter, man ir diska trūce, bet es lasīju, ka viņi uzsūcās. Tā ir pilnīgi patiesība, diska trūce patiešām var uzsūkties, bet kas ir svarīgi, ka viņai ir jāuzsūcās 6 līdz 8 nedēļu laikā no brīža, kad ir cilvēks saslims. Tāpēc pie manis, kad cilvēki nāk, es vienmēr prasu, kad jūs saslimāt, man tas ļoti svarīgi. Tāpēc, ka ja man cilvēks pateiks, es saslimu pirms 2 nedēļām, tad es zinu, diska trūce var uzsūkties 6 līdz 8 nedēļu laikā. Tātad mums ir laiks, ja nav indikācija akūtai operācijai. Tātad mēs varam ārstēties konservatīvi. Un turpretī atnāk cilvēks, saka, ka viņam jau sāp kāja pusgadu. Es zinu, 6-8 nedēļas jau ir pārgājušas.
Diska trūce, ja tas būtu bijis lemts, jau sen būtu uzsūkusies, tā kā tas nav noticis, tad varbūtība, ka tas notiks nākotnē, ir tuvu nulē, tad mums ir jāparunā par operāciju. Un tad es sāku uzreiz runāt par operāciju, un pacients saka, doktorā, kāpēc jūs uzreiz par operāciju runājat? Vai tad nevar kaut kā konservatīvi? Es neesmu tas, kas uzreiz runā par operāciju. Vienkārši tāpat šis ir tas iemesls, kādēļ es runāju par operāciju. Tāpēc, ka šīs empīriskās zināšanas, kas man liek tā runāt, ir tādas, ka cilvēks slimo jau pusgadu, tad varbūtība, ka viņš tiks cauri bez operācijas, ir tuvu nulē. Un pretēji, ja tas ir īsts laiks kopš saslimšanas, tad ir diezgan liela varbūtība. Ap 60–70% gadījumu cilvēks var izkļūt bez operācijas. Vēl ir svarīgs jautājums, no kā tad ir atkarīgs, vai diska trūce uzsūksies vai neuzsūksies. Tas ir atkarīgs patiesībā no tā, vai diska trūce vai protrūzija, tātad tas fragments, kas ir izspiedies un spiež uz nervu, vai viņš saņem adekvātu asinsapgādi vai nesaņem. Tātad, ja tas fragments izspiežoties ir saglabājis asinsapgādi, viņš saņem skābekli, glikozi, tad šūnas, kas atrodas diska trūcē, būs pabarotas un bojā neies. Diska trūces uzsūkšanās ir apoptoze, ja šūnu bojā eja, kur viņas iet bojā faktiski glikozes un skābekļa trūkuma dēļ. Tātad, ja asins apgādes tai diska daļai vairs nav, tad viņi uzsūksies un cilvēks izvisļosies. Nākamā slimība, kas ir mugurkaula kanāla stenose, kuras arī esmu spiests uzreiz runāt par operāciju, tāpēc, ka mugurkaula kanāla stenose, jeb mugurkaula kanāla sašaurināšanās, ir slimība, kura pati pa sevi neizārstēsies. Tātad, ja mēs vienkāršā tādā valodā runājam, tad mugurkaula kanāla sašaurinājums ir radies, un nav tādas tabletes vai blokādes vai vingrošanas vai procedūras, kas šo te anatomisko problēmu var paplašināt, ka mēs kaut ko varam iešpricēt vai kaut kā iedarboties no ārpuses ar procedūrām, ka kanāls pēkšņi paplašināsies un kanālā nospiestie nervi atbrīvosies. Tas nav iespējams, tāpēc arī šādā gadījumā uzreiz ir runa par operāciju. Tātad mugurkaula kanāla stenose ir biežākais cēlonis vispār mugurkaula operācijai. Tātad, ja cilvēkam vispār mugurkaula operē, tad visbiežākais iemesls ir tieši stenose, un pārējie iemesli ir krietni retāki. Tātad tipiski mugurkaula kanāla stenose izpaužās kā neirogēna klaudikācija, proti tās ir sāpes muguras lejasdaļā ar izstarošanu uz kājām, kas parādās pie iešanas vai ilgstošas stāvēšanas un atvieglojas apsēžoties vai saliecoties uz priekšu. Tie ir tie cilvēki, kas var noiet no krēsliņa līdz krēsliņam, kur ir jāpērsēž pāris minūtes, jāatpūšās. Ja? Tad noiet 50 metrus, vairs nevar jāapsēžās. Pāris minūšu laikā sāpes simptomi pazūd, turpinam vēl 50 metrus. Vai arī lielveikalā viņi uzguļās ratiem virsū, jo tādā veidā var saliekties, tādā veidā paplašinot starpskriemeļa atvērs, un tādā veidā var guļot uz ratiņiem, drusku uzguļoties, var tikt tālāk uz priekšu. Tad šo slimību, protams, klīniski un radioloģiski diagnosticē, un šī ir tīri ķirurģiska slimība, kur visos pētījumos ir pierādīts ķirurģijas pārākums pār konservatīvo ārstēšanu. Tāpēc, ja tāds cilvēks ir, tad mums uzreiz ir jāparunā vismaz par operāciju. Un ja operācija cilvēks nekādīgi negrib, tad iespējas viņam palīdzēt ir diezgan limitētas. Tas ietver ārstniecisko vingrošanu, epidurālas blokādes, kaut kādus medikamentus, kas ir ar nepilnīgu efektu. Ja? Nākamā lieta ir lūzumi, kas visbiežāk ir, kā jau mēs runājām, sievietēm osteoporozes dēļ. Šādi lūzumi var notikt arī bez būtiskas traumas. Tātad tās ir bieži vien kundzītes, kurām ir zināma vai ir aizdomas par osteoporozi. Tātad izpaužās kā mehāniskas muguras sāpes, kā visi lūzumi, skriemeļu lūzums arī var sadzīt, sarumbēties kā jebkurš kauls, bet bieži vien problēma ir tāda, ka osteoporozes rezultātā tas nenotiek. Ja? Tad cilvēkam ilgstoši mokoties ar šīm sāpēm, viņas kā nesadzīst, tā nesadzīst. Un tādos gadījumos var apsvērt arī operāciju, vertebroplastiju, jeb tādu cementēšanu. Es
personiski sastopoties ar šādiem cilvēkiem, es cenšos saprast vairākas lietas. Pirmkārt, ir cik ilgi viņi jau slimo, tātad, jā, vai tas ir kaut kas nesens, vai jau ļoti sens, kas man ļautu saprast, vai tā ir tāda, vai ir cerības, ka viņš sarumbēsies, vai jau pagājis tik daudz laika, ka viņš noteikti vairs nesarumbēsies. Un otrs ir, cik ļoti cilvēks cieš. Ja jau tās sāpes ir drausmīgas un neizturmas un prasa nepārtrauktu medikamentu lietošanu, tad tas ir kaut kas viens. Un kaut kas cits ir, ja sāpes ir nebūtiskas vai minimālas, ja, tad mēs arī tās ir tās lietas, kas man svarīgas ir, domājot par to, kā palīdzēt šim cilvēkam vai izdarīt viņam vai neizdarīt šo te vertebroplastiju vai kifoplastiju, jeb citiem vārdiem cementēšanu. Tāpat muguras potenciāls sāpju cēlonis ir hemangioma. Hemangioma ir ļoti bieži, mugurkaula bildēs mēs redzam hemangiomu, un bieži vien arī pie manis atnāk cilvēki un saka, man tur tādu vai citādu iemeslu dēļ uztaisīja bildes un atrada hemangiomu, un ko man tagad daktari darīt. Jāsaka, nomācoši lielākā daļā gadījumu hemangioma ir pilnībā asimptomātiska un bez klīniskas nozīmes, tad hemangioma nav audzējis, tā ir muskulāra malformācija, un viņa gandrīz nekad neko nenozīmē. Izņemot retus gadījumus, kad patiešām ir tādas hemangiomas, kas ir agresīvi augošas, kas nepadara viņas starp citu par audzēju, bet viņas paliek arvien lielākas, viņas aizņem lielu daļu no skriemeļa ķermeņa, viņas aizaug līdz pat skriemeļa ķermeņa maliņai un kairina kaulplēvi, kas rada šīs sāpes, īpaši raksturīgas ir sāpes naktī. Tādā gadījumā to hemangiomu patiešām arī var aizcementēt un viņam beigs pastāvēt. Ja? Tad, ja hemangioma bija un sāpēja, tad aizcementējot viņas vairs nav un tad arī nesāp. Nākamā lieta ir nestabilitāte. Tātad bieži vien ir tādas runas un nestabilitāte, stabils mugurkauls, nestabils, kas tad tas vispār tāds ir? Tāda nestabilitāte ir nekas cits kā vienkārši patoloģiska kustīgums starp diviem blakus esošiem skriemeļiem, jeb, kā es pacientiem cenšos paskaidrot, ka jums tur skriemeļi viens pret otru drusku ļurkājās, ja, viņi kustās viens pret otru. Un tādas definīcijas, kas tad īsti, kuru beidzās norma un sākās nestabilitāte, tādas īsti nav, bet ir pieņems uzskatīt, kā kustīgums funkcionālās rentgenbildēs, tātad funkcionālās tas ir vienmēr tiek izdarīts stāvoklī, laterālās bildes, neitrālā pozās, maksimāli saliecoties, tātad maksimālā fleksijā, maksimālā ekstensijā. Mēs cenšamies vērīgi skatīties, vai tie skriemeļi viens attiecībā pret otru novirzās, un ja patiešām tas notiek, tad mēs sakam, ka tas ir nestabilitāte. Tāpat smagas nestabilitātes gadījumos cilvēkiem pat vienkārši uzspiežot uz pleciem zem šī spiediena vertikālā stāvoklī sāpes pastiprinās, kas liek domāt par to, ka skriemeļi ir nestabili, ka viņi novirzās zem šī spiediena viens attiecībā pret otru. Un, ja pacientam patiešām ir nestabilitāte, protams, mēs vienmēr cenšamies viņu ārstēt ar ortozēm, vingrošanām, zālēm, bet, ja tas neveicās, ja, tad ir jāstabilizē patiešām. Tad tā ir tā reize, kad ir jāstabilizē, kad ir jāsaskrūvē mugurkauls, tad jau ļurkājās un tas rada sāpes. Tad saskrūvējot, mēs to kustīgumu, kas rada sāpes, tā kā likvidējam. Protams, ka mēs varam filozofēt, ka saskrūvējot divus blakus esošus skriemeļus, mēs radam citas problēmas, un tas tā neapšaubām dažreiz arī ir, bet šajā gadījumā es teiktu, ka es cenšos saviem pacientiem paskaidrot tā, ka pat, ja jums attīstīsies kaut kādas citas problēmas, mēs, kur saskrūvējot mugurkaulu, likvidējam vienu problēmu un radam potenciāli varbūt kādu citu, bet mēs ceram, un parasti tas tā ir, ka tā cita nav tik liela kā tā pirmā, ja? Ka mēs samainam vienu problēmu pret citu, bet tā cita ir mazākā problēma nekā tā pirmā. Tad jau minētais failed back surgery sindroms, tas ir tāda stāvokļu grupa, kurus raksturo to, ka cilvēkam ir izdarīta operācija, tāda vai citāda mugurkaula operācija, un viņam joprojām ir slikti.
un viņam uztaisot bildes nav nekāds jauns ķirurģisks mērķis. Ja? Tātad mēs redzam, ka bildes ir tīri labas, nekas tāds, ko nogriezt vai piešūt, vairs nav redzams. Mēs redzam, ka, ja tur ir ielikti implanti, tad viņi visi stāv pareizi un viss kārtībā, bet te pašā laikā cilvēks cieš. Ja? Tad visi šie cilvēki iet tajā grupā, kur ir failed back surgery sindroms, jeb neveiksmīgas mugurkaula operācijas sindroms, kur it kā izoperēts ir un it kā nemaz netik slikti un varbūt pat ļoti labi, bet cilvēkam nav labi. Un pieskarsimies drusku viņa ārstēšanai nedaudz vēlāk. Tātad, labi, tad pie mums ierodās cilvēks ar muguras sāpēm. Ko tad mēs ar viņu sāpam? Tagad mēs esam izskrējuši cauri visam tam, kas tur tajā mugurā vispār var sāpēt, un, protams, ka droši vien, ka vismaz daļai no jums jau ir drusku radies apjukums no visu tā, ko es stāstu. Un tas ir pilnībā normāli, jo tajā visā noorientēties vienas lekcijas ietvaros, protams, ir ļoti sarežģīti. Bet tātad ļoti praktiski tātad ierodas cilvēks un sūdzās par kaut kādām sāpēm. Mēs svarīgi saprast, vai viņam ir vai nav sarkanie karogi, tātad vai viņam ir neiroloģijas deficīts, vai viņam ir onkoloģijas anamnēze, vai viņam ir infekcijas pazīmes, vai imūnsupresija un tā tālāk un tā joprojām. Ja tādu nav, tad pieņemsim, ka tas ir jauns vesels cilvēks bez blakus slimībām un slimo viņš neilgi, un tad mēs varam netaisīt bildes 3 līdz 4 nedēļas, tāpēc ka mēs zinām, ka lielākā daļā gadījumu viņi izārstēsies un bildes nemaz nebūs vajadzīgas. Ja? Tad, kad uztaisīs bildes, tad vairs nevajadzēs. Līdz ar to netaisa. Un pretēji mēs taisam bildes tajā gadījumos, ja ir sarkanie karogi stāvokļi, tad mēs taisam bildes uzreiz, ja, domājot par to, ka varētu būt kaut kāds ļoti nopietns cēlonis sāpēm. Par bilžu taisīšanu. Tas ir ļoti svarīgi, kolēģi. Man liekas, ka mugurkaula kompjutera tomogrāfija, kas bieži vien tiek izdarīta, tas nav labi. Pastāstīšu, kāpēc. Tāpēc, ka kompjutera tomogrāfija rada nozīmīgu stāru slodzi, un bildes savukārt visbiežāk ir dažreiz labas, bet visbiežāk bildes ir diezgan sliktas kvalitātes. Ja? Tad tā izšķirtspēja, ko nodrošina kompjutera tomogrāfija, nav tik laba. Bet es teiktu pirmajā vietā, ka, ja mums ir pieejams, vismaz teorētiski pieejams magnēta rezonanses izmeklējums, priekš kam cilvēku starot un likt kompjutera tomogrāfijā, ja mums ir pieejams labāks izmeklējums, kas ir bez starojuma. Bet, protams, ka CT ir plusi, tas ir ātri izdarāms, viņš ir samērā viegli pieejams. Ja mēs runājam par kaut kādu privāto medicīnu, tad tas ir lētāks, vienkārši aizejot uz polikliniku. Cik maksā kompjuters? 80 eiro. Cik maksā magnēta rezonanses? 150. Es tagad neuzsveru, ka tieši tādas cenas ir, bet apmēram. Ja? Labāk kompjutera tomogrāfijā mēs varam redzēt kaulu struktūras, bet mēs sliktāk redzam mīkstos audus, kas ir slikti. Kompjutera tomogrāfija, protams, ir mazāks tas tunelis, tāpat klaustrofobijas pacientiem ir vieglāk panesams un nav vajadzīga nekāda speciāla sagatavošanās. Turpretī magnēta rezonanse ir, manuprāt, zelta standarts. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir nekaitīgs, izņemot grūtnieces pirmajā grūtniecības trimestrī, potenciāli varētu būt kaitīgs, tāpēc grūtniecības pirmajā trimestrī labāk nesūtīt uz magnēta rezonanci, vēl vairāk nesūtīt uz kompjutera tomogrāfiju, protams, kas ir vēl kaitīgāk. Bet vispār visādi citādi tas ir nekaitīgs, augstā attēla kvalitāte un izšķirtspēja, papildus informācija, piemēram, ka kompjutera tomogrāfijā mēs varam ieraudzīt lūzumu, bet pateikt, vai šis lūzums ir vecs vai jauns, mēs nevaram. Magnēta rezonansē varam. Magnēta rezonansē, protams, ir mīnusi. Viņš ir ilgāks, viņam ir dziļāks tas tunelis, kur ir klaustrofobijas problēma varbūt. Viņš ir grūtāk pieejams, es uzliku uz jautājumu zīmes, jo nesen Facebookā es redzēju, ka ir atklāts magnēta rezonanses aparāts arī tagad Tukumā. Un ar vien tie magnēta rezonanses aparāti, man liekas, paliek ar vien vairāk un vieglāk pieejami šie izmeklējumi.
Līdz ar to tas ir nosacīti. Manā praksē, man liekas, ir pierādījumi, daudz pacienti ir pierādījuši, ka viņi var dabūt magnēta rezonanci šodien vai rīt, ja ļoti vajag. Tas ir tikai tāds apzvanīšanas jautājums. Dažādi iestāžu piezvan, kur vienmēr noteikti atrodas. Viņš ir privātās medicīnas kontekstā nedaudz dārgāks, kas ir kā mīnus, protams. Bet mīnus ir arī tāds, ka nevar veikt izmeklējumus, kuriem ir kaut kādi metāliski svešķermeņi vai implanti, bet tādu cilvēku tomēr jau ir baigi maz, kam būtu kaut kādi svešķermeņi vai implanti, jo arī ķirurģiskie implanti visi ir amagnētiski mūsdienās. Ja? Runa ir par kaut kādiem implantiem, kas ielikti pirms 20, 30 gadiem. Tā varētu būt problēma. Un, ja pacientam ir kardiostimulators, tad ir vajadzīga speciāla sagatavošanās. Tagad mēs esam tikuši skaidrībā ar es nepieminēju, starp citu, rentgenu. Ja? Rentgens, manuprāt, vispār tuvu bezjēdzīgam, jo mēs neko tādu muguras sāpju kontekstā neko īsti neredzam. Ja, ja cilvēkam bijusi trauma, viņš nokritis, no 3. stāva, viņam uztaisa rentgenu, ierauga lūzumu, viņam tāpat jātaisa kompjutera tomogrāfija vai magnēta rezonanse. Ja. Hronisku sāpju kontekstā taisīt rentgenu, un mēs vispār tur neko dižu nevaram ieraudzīt. Līdz ar to es to pat nepieminu, jo tas informācija, ko mēs iegūstam no tā, ir tuvu nekādai. Tātad mums ir tagad jāpārstē cilvēks. Ja? Tātad, kāda ir muguras sāpju ārstēšanas vispārējie principi, ir, protams, loģiski, viņš jāatsāpina cilvēks, un viņam ir pēc iespējas, ja tas ir iespējams, novērst sāpju cēloni. Tātad atsāpinot mēs varam ar medikamentiem, ja? Mēs varam tā saucamā neinvazīvā atsāpināšana, medikamenti, invazīvā jeb blokādes, kas ir blokādes, ar augstas medikamentu koncentrācijas ievadīšana tieši slimajā vietā. Vēlams blokādi izdarīt ar rentgenu iekārtu, tāpēc, ka tas nodrošina daudz lielāku drošību un precizitātu un arī efektu. Un arī ortožu lietošana piederās pie analgēzijas. Tātad pie neinvazīvā analgēzija, jeb medikamenti. Ja? Tātad visā rietumu pasaulē, rietumu medicīnā ir tas sāpju skala ir izplatīta, un sāpju skalas pirmais pakāpiens ir paracetamols. Jāsaka, ka paracetamols ir muguras sāpju kontekstā ir ļoti maz efektīvs, ja? Jeb neefektīvs, līdz ar to vienkārši dot paracetamolu, kā arī pacienti bieži vien, kas latviešu cilvēki, kas dzīvo Lielbritānijā vai Īrijā un nonāk dažreiz pie manis kā pacienti, viņi stāsta, ka viņi aizejot pie sava GP, jeb ģimenes ārsta tur mītnes zemē, ir dabūjuši tikai paracetamolu, kas viņiem nav palīdzējis, bet tā tur ir pieņemts. Tad es gribētu teikt, ka ar šo slaidu es gribētu teikt, ka to nevajag darīt. Tātad, kā tad vajag darīt? Tātad ir tā saucamās analgētiskās kāpnes un muguras sāpēm. Es esmu šīs lekcijas kontekstā izveidojis modificētās analgētiskās sāpes. Ar ko tad viņas ir modificētas? Ir modificētas ar to, ka pirmais pakāpiens ir nesteroidais pretiekajsuma līdzeklis. Tātad tas ir dexketoprofēns, ibuprofēns, eterokoksips, ko mēs lietojam vieglas līdz mērenas sāpju gadījumā. Gadījumā, ja sāpes ir jau tādas mērenas uz stipro pusi, mēs varam pievienot šo te paracetamolu papildus nesteroidam pretiekajsuma līdzeklim, bet ne monoterapijā. Tāpēc, kā mēs visi zinām, ka tie darbības efekti nesteroidam pretiekajsuma līdzeklim un paracetamolam ir dažādi. Viņi viens otru papildina, tātad viens ir perifērs sāpju receptoru blokators, cits centrāls, un viņi viens otru papildina, tad gan ir efekts. Tad, kad mums sāpes jau ir 7 līdz 10, ja šo te sāpju vizuālā analogu skalā, jeb atbilst spēcīgām, tad mēs varam pievienot arī mazos opiātus vai kombinētos preparātus, piemēram, dexketoprofēns, tramadols, plašāk zināms kā skudeksa, bet ņemiet vērā, ka viņš jau satur nesteroidu pretiekajsuma līdzekli, līdz ar to nav vērts kombinēt nesteroidu pretiekajsuma līdzekli kopā ar šo te kombinēto medikamentu, viņš jau satur šos te abus. Tas pats ir jāatcerās arī kombinētiem medikamentiem, kas jau paši par sevi satur paracetamolu, tātad iet kodeīns ar paracetamolu,
kopā, tad mēs nelietojam šo paracetamolu pie otrā pakāpiena. Nu, ļoti spēcīgu sāpju gadījumā morfijas, fentanils, oksikodons uz ādas līmējumu plāksteru veidā visbiežāk, ja tas ir ambulatorie pacienti vai arī intramuskulāri injekciju veidā, tad, ja tie ir kaut kādi stacionāri pacienti. Bet, praksē tas ļoti reti. Es neatceros, ka es kādam būtu izrakstījis. Fentanilu plāksteri es vēl atceros, ka es būtu kādam izrakstījis, bet neko citu. Bet ekstra ir antikonvulsanti. Tātad, ja, kolēģi, mēs atceramies visu to, kas mugurā var sāpēt, jūs atceraties, ka es centos uzsvērt to, ka patiesībā nervu saknītes iesaiste ir diezgan rets pasākums, un antikonvulsanti būtu jālieto tikai tādā gadījumā, ja ir neiropātiskas sāpes, tātad, kas ir saistīts ar nervu saknītes bojājumu. Bieži vien praksē es redzu, ka cilvēkiem tiek izrakstīts tur gabapentīns vai pregabalīns, īpaši nešķirojot, vai viņam ir kaut kādas nervu saknīšu iesaistes vai ne, pēc kaut kādas inerces, vai varbūt tā ir pieņems, man grūti pateikt, bet tādi pacienti nāk. Man tas ir bezjēdzīgi, viņiem tas nepalīdz, tāpēc, ka viņiem nav tās neiropātiskās sāpes. Tātad dažas praktiskas atziņas medikamentu lietošanai. Joprojām populāri cilvēki gan paši, gan viņiem nozīmē intramuskulāras, intravenos injekcijas. Tas laikam nāk no tās kaut kāda tāda mīta vai sajūtas, ka tas, ko iešpricē, ir efektīvāks nekā tas, ko izdzer. To nevajadzētu darīt, tāpēc, ka tas rada nevajadzīgas komplikācijas. Ne tikai tādēļ, ka tas ir nepatīkami durstīt sev dibenā vai vēnā durt, bet tas rada arī komplikācijas, var ievazāt infekciju. Tas arī dārgāk maksā, lai iešpricētu sev vēnā. Bieži vien tas nozīmē, ka jādodas pie māsiņas, jātērē māsiņas laiks un resursi, lai to izdarītu, kas ir praktiski bezjēdzīgi. Kādēļ, lai mēs špricētu, ja mēs varam iedzert tabletes veidā un atstāt intravenos, intramuskulāras injekcijas tiem, kas guļ reanimācijā un nevar izdzert tableti. Tātad nelietojam arī paracetamolu, monoterapijā praktiski bezjēdzīgi. Mēs varam īslaicīgi lietot mazos opiātus un kombinētos preparātus, un tie ir droši un nav pamata izvairīties, bet, protams, cenšamies pēc iespējas īsāku laiku, bet turpretī atceramies, ka pacients, kas cieš sāpes, viņam stipri pasliktinās ārstēšanas prognozi vispār. Mēs nedrīkstam neatsāpināt, baidoties viņam kaut ko izrakstīt, neatsāpināt viņu pavisam, ja tas varētu būt vēl sliktāk. Un domājot par medikamenti, ņemam vērā potenciālos cēloni. Ja? Tātad, ja cilvēkam ir tikai muguras sāpes, kuras nekur neizstarot, tad mēs viņam neizrakstam gabapentīnu, jeb tautā zināmais neruntīns, to mēs neizdaram. Tāpat mēs arī neizrakstam miorelaksants. Kādēļ, lai cilvēkam izrakstītu miorelaksants, ja viņam sāp fasešu locītavu? Ko miorelaksants viņam palīdzēs? Es domāju, ka īsti neko. Nākamā sadaļa jau ir invazīvā analgēzija, jeb blokādes. Tas, protams, nav tas, ko jūs varat ambulatorās prakses vai aptiekas kontekstā izdarīt. Tātad blokādes ir nekas cits kā injekcija, pēc iespējas ieteicams, zinot konkrētu sāpju cēloni, lai atsāpinātu, vai arī izmantojot DIF diagnostikai vai diagnostikai kā tādai. Ja? Tātad izšķir fasešu locītavu blokādes, sakroiliālo locītavu blokādes un epidurālas blokādes. Epidurālas blokādes tiek tā ir steroīdu ievadīšana mugurkaula kanālā ar mērķi mazināt tūsku, kura vienmēr neizbēgami rodās tad, kad ir nervu saknītes ir piespiestas vai ietekmētas vai kairinātas, tātad viņas pietūkst, ielaižot steroīdu, šīs nervu saknītes tūska mazinās, viņas atbrīvojas un uz tā rēķina mēs varam panākt uzlabošanos. Šādas epidurālas blokādes var izmantot pie diska trūces radītām sāpēm, pie stenozes stāvokļa atvieglošanas. Ja es teicu jau, ka stenoze ir ķirurģiska slimība, kuru nav iespējams īsti izārstēt bez operācijas, bet īslaicīgi kaut kāda atvieglojuma cilvēkam var sniegt arī ar epidurālu blokādi. Ir arī visādas citas blokādes, ir trohantera blokādes un visādas citas blokādes, bet šīs ir tās ejošās. Nākamā lieta atsāpināšanā ir ortozēšana, ja tas ir
ko patiešām jūs arī kā tur ambulatori praktizējuši ārsti vai aptiekā strādājoši kolēģi varat ieteikt pacientiem. Tātad ortozēšana ir nekas cits kā tāds kaut kādā ziņā ģipša uzlikšana. Ja mugura sāp, mēs uzliekam šo te ortozi, tātad viņa nodrošina atbalstu, viņa stabilizē, viņa ierobežē kustīgumu. Tātad ortoze nenovērš kustīgumu. Dažreiz man cilvēki saka, uzliekot kaklu ortozi, doktor, es tāpat varu kaklu pakustināt. Jā, protams, jūs varat pakustināt, jo ortoze jau nenodrošina nekustīgumu. Viņa nodrošina ierobežo pārmērīgu kustīgumu. Ja, kad cilvēks kakla gadījumā varētu pielikt ausu pie pleca, ja. Ortoze to viņam neļaus, bet tā, ka viņš pilnībā nepakustinās galvu, tā arī nebūs. Tātad ortoze atbalsta, stabilizē, mazina sāpes, koriģē deformāciju, rada funkcionālu uzlabošanās, tātad cilvēks spēj saglabāt mobilitāti, pateicoties savai labākai pašsajūtai un ierobežētām sāpēm, un uzlabo komfortu, tātad dzīves kvalitāti. Godīgi sakot, es nesen domāju pats par sevi, vai ir kaut viena situācija, jo es saskāros ar savu kolēģi, man kolēģi kursa biedrene bija slimnīcā ar muguras sāpēm, un viņai ārste ieteica ortozi nelietot. Un es sāku domāt, vai ir kaut viena tāda situācija, kur es domāju, ka ortozi nevajadzētu lietot, un es nespēju izdomāt. Tātad trauma, ortoze, deģeneratīvas sāpes, ortoze, onkoloģiskas slimības, ortoze, infekcija, ortoze. Tātad nav tādas īstenībā situācijas, kur ortozi nedrīkstētu lietot, vai ka tā būtu kontraindicēta vai kaitīga. Ja cilvēkam sāp, ortoze ir viens no lietām, kuras mēs varam pielietot. Tad mēs lēnām no atsāpināšanas pārceļamies pie sāpju cēloņa novēršana. Tātad tās ir ārstnieciskā vingrošana, svara mazināšana un, protams, ķirurģija, ko mēs vēl varam darīt. Ja? Tātad ārstnieciskā vingrošana. Ko dara ārstnieciskā vingrošana? Es arī cilvēkiem, saviem pacientiem cenšos to izskaidrot tā, ka tātad tas ir sporta veids, jūsu treneris ir fizioterapeits, jūsu uzdevums ir trenēties šajā sporta veidā regulāri un cītīgi. Rezultātā jūs uztrenēsiet muguras dziļo muskultūru, muguras dziļā muskultūra kļūs spēcīgāka un turēs mugurkaulu labāk, līdz ar to slodze uz pārējām mugurkaulu struktūrām samazināsies un jums sāpes mazināsies ar laiku. Un lielā mērā, protams, ka tā ir tāda vienkāršota stāstīšana pacientiem, bet patiesībā tas arī ir tas, kādā veidā tā ārstnieciskā vingrošana strādā. Ja? Un, protams, ka ārstnieciskā vingrošana nestrādā uzreiz. Ārstnieciskā vingrošana var dot rezultātus tikai pie sistemātiskas nodarbošanās un ilgākā laikā. Ja mēs to salīdzinām ar trenažieru zāli, ja cilvēks grib uztrenēt muguru, biceps vai triceps, tur vajadzīgs kaut kāds laiks. Muguras muskuļi ir tieši tādi paši. Tur vajadzīgs kaut kāds laiks, līdz sajust rezultāts. Svara mazināšanas īpaši šim pat nepieskaršos, jūs visi to paši labi saprotat, ka liekais svars ir muguras sāpju veicinātājs, ja, un tas ir liekais svars, ko mēs staipam sev līdzi uz mugurkaulu, un viņa mazināšana, ja viņš ir palielināts, tad ir viena no sāpju cēloņa ārstēšanas veidiem. Tad nedaudz pieskarsimies arī pie ķirurģiskām slimībām. Tātad, ja cilvēkam patiešām ir ķirurģiska slimība, vai arī cilvēkam ir slimība, kas gan ķirurģiska, gan neķirurģiska, bet konservatīva ārstēšana ir bijusi neefektīva, ja, tad mēs to varam arī piedāvāt cilvēkam ķirurģisku ārstēšanu, un pie tādām ķirurģiskām slimībām pieder šīs diska trūces, stenozes, nestabilitāte mugurkaula, ja, un šajā pat grupā diskogēnas sāpes, skriemeļa lūzumi, kas nesadzīs, hemangiomas, Feldberga surgery un, protams, arī specifiskie muguras sāpju cēloņi, ja, kaut kādas audzēja metastāzes infekcijas mugurkaulā, tas ir bieži vien ķirurģiski. Kad ir jāoperē cilvēks neatliekami, tā kā neatliekami nozīmē jebkurā diennakts laikā, kaut vai nakts vidū, ja. Ir steidzami, neatliekami un plānveidā. Tad neatliekami ir nakts vidū, steidzami tas būtu vēlams 1-2 dienu laikā, un plānveidā tas ir plānveidā.
Tad neatliekami diena vai nakts ir jāoperē Kaudika-Vaina sindroms, tātad zirgas saspieduma sindroms, jo tas atlikšana draud ar invaliditāti. Nestabils lūzums ar daļēju neiroloģisku deficītu. Kāpēc tas ir svarīgi operēt uzreiz? Tāpēc, ka nestabils lūzums ar daļēju neiroloģisku deficītu nozīmē, ka neiroloģisks deficīts ir daļējs, bet tā kā lūzums ir nestabils, viņš var progresēt par pilnīgu. Un līdz ar to jāoperē cilvēks ir uzreiz, lai novērstu šo neiroloģiskā deficīta progresēšanu. Un spināls epidurāls abscess arī ir situācija, kad diena vai nakts principā jāoperē, lai pēc iespējas mazinātu visus tos riskus un sekas. Bet tad mēs jau runājām daļēji par stenozi, ja, ka tā ir tīri ķirurģiska slimība. Akūta indikācija stenozē nav tā, ka cilvēkam atnāk un jums jāoperē šodien vai rītā jūs paralizēs. Tā nav. Šiem cilvēkiem nedraud paralīze rītā vai parīt, bet šīs neoperēšanas gadījumā šī slimība lēnām progresē un tas stāvoklis pakāpeniski pasliktinās, bet nav tā, ka tur var kaut ko šausmīgi nokavēt. Tātad šeit ir daži pierādījumi par to, ka operācija ir labāka par neoperāciju. Tātad līdz ar to, ka tā kā operācijas ir labākas par neoperāciju, tad padaudz arī operē. Bieži vien ir dažādi ķirurgi mugurkaula un ir dažādi viedokļi, un ir tādi, kas ir vairāk agresīvāki ķirurgi, kuri uzskata, ka stenoze rodās mikro nestabilitātes rezultātā, un līdz ar to viņi ir jāstabilizē. Un ir cilvēki kā es, kuri tik ļoti nepārāk mīl tos dzelžus, jo bieži vien dzelži izskatās smuki bildēs, bet cilvēki nepārāk labi jūtās ar visiem tiem dzelžiem, tāpēc, manuprāt, tā pieeja, ka mēs sākumā izoperējam minimāli invazīvā veidā, un ja pēc tam nākotnē kaut kad tam cilvēkam dzelžus savaidziesies, tad to var izdarīt, bet ja dzelži ir ielikti primārās operācijas laikā, kad tas iemesls bija apšaubāms, tad atpakaļ izdarīt gan vairs nevar. Bet šādas te manas domas, protams, ir pamatotas ar pētījumu. Ir tāds veidots Stokholmas pētījums, kur ir salīdzināti minimāli invazīvi operācijas veidi ar šo te fiksācijas operācijām, un izrādījās, ka labāks ir pat operācijas, kas ir bez dzelžu pielietošanas. Tātad minimāli invazīva mugurkaula josdaļu stenoze ir izvēles metode, protams, izņemot gadījumus, kad ir klīniski norādījumi par nestabilitāti. Es nesaku, ka mugurkaula operācijām nevajag dzelžus. Ir situācijas, kad patiešām vajag, kad patiešām ir nestabilitāte, ja? Bet es saku, ka nevajag visiem pēc kārtas. Manuprāt, ne tuvu ne visiem. Bet situācija, kad vajag dzelžus, tad, kad ir nestabilitāte, ja? Tātad, kur ir nestabilitāte, tad gan bez tā neko nevar izdarīt. Ja? Tāpat, ja ir deģeneratīvas muguras diska daļas sāpes, tur arī, ja cilvēkam, mēs jau runājam, ka konservatīva terapija un ķirurģiska terapija ir apmēram vienādi efektīvas, bet tad, ja cilvēkam konservatīva terapija galīgi nelīdz, tad vairs nav nekādu citu variantu, kā tikai ķirurģija, ko viņam piedāvāt. Tādā gadījumā arī ir iespējas operēt, un tad šie dzelži ir pamatoti. Tā, te ir tas, ka tas ir līdzīga efektivitāte. Tad nedaudz par vertebroplastiju un kifoplastiju. Ar ko tad šie atšķirās? Vertebroplastija ir tā, ka mēs iepumpējam mugurkaulas kriemelī cementu ar augstu spiedienu. Kifoplastika ir situācija, kad pirms cementa iepumpēšanas mēs iebāžam tādu tā saucamo balonu, kuru ar augstu spiedienu mēs uzpūšam skriemeļa ķermenī iekšpusē, tādā veidā radot tur tukšu vietu. Un tad jau cementu iepildam bez liela spiediena. Tas ir īpaši svarīgi tādās situācijās, kad ir liels risks, ka šis cements var kaut kur izmukt ārpus, jeb rasties tā saucamā cementa noplūde. Ja? Tātad vertebroplastija, kifoplastija lieto, kad ir grūti kontrolējams, neradikulārs sāpes, kuru cēlonis ir lūzums, vai arī dažkārt tā ir metastāzes vai citu onkoloģiju mieloma vai arī agresīva hemangioma.
Un Feldback surgery sindroms, atceraties, mēs to runājam, tie ir tie cilvēki, kuriem ir muguras sāpes, neskatoties uz to, ka viņiem nav nekādas acīm redzamas ķirurģiskas problēmas palikušas, jā, pēc primārās operācijas. Ko tādos gadījumos dara, jo daži tādi cilvēki ir ļoti nomocījušies, viņiem ir hroniskas, ļoti spēcīgas sāpes, un neko viņiem nevar īsti palīdzēt, jo operēt nav ko, blokādes nelīdz, nekas nelīdz, nu ko ar viņiem izdarīt. Tad ir tāda, to saucamo dziļo muguras smadzeņu stimulācija. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka uz muguras smadzenēm tiek uzlikts implants. Šeit rentgena bildē var redzēt, ka uz muguras stāv tāds implants ar elektrodiem. Un šie te stimulējot muguras smadzenes tiek nomāktas ascendējošā sāpju pārvade. Jeb citiem vārdiem vienkārši sāpes netiek pārvadītas uz smadzenēm un cilvēkam uz tā rēķina paliek labāk. Un tagad tāds pavisam kopsavilkums par visu, kā rīkoties sastopoties ar muguras sāpju pacientu. Ja ir sarkanā karoga stāvokļa, mēs taisam aktuālu diagnostiku uzreiz un pie speciālista. Ja sāpes mazāk par 3 nedēļām, ārstējam viņu konservatīvi ar zālēm, ortozēšanu un vingrošanu, ko es ceru, ka mēs kaut ko uzzinājām jaunu no šīs lekcijas. Un, ja sāpes ir jau ilgstošas, tad taisam bildes un sūtam pie speciālista. Tātad, paldies par uzmanību. Es izmantošu iespēju šeit nelielu reklāmas pauzi palaist. Tātad mums ir ar kolēģi, es saku mums, tādēļ, ka mēs ar kolēģi doktoru Mikjānski cieši strādājam ikdienā. Esam izveidojuši tādu interneta mājaslapu, kas saucas Neirokirurgi LV, kur ir diezgan daudz materiāla, kas ir mūsu pašu sarakstīts par tām slimībām, ar kurām mēs strādājam. Tātad, mugurkaula stenoze, kas tas ir, ko viņš ēd, ko ar to darīt un tā tālāk un tā joprojām. Un tā mēs esam sarakstījuši par lielu daļu mūsu ārstēto slimībām, kas varētu būt tāds uzziņas materiāls gan mediķiem, kas nestrādā ikdienā šādām problēmām un var iepazīties ātri vienkāršotā veidā, gan arī pacientiem. Tāpat es esmu uzlicis telefonu, kur var pieteikties, un e-pasta adresi, kur var pieteikties pie manis vai pie doktora Mikijānska vai pie doktora Vehbes, kas ir bērnu neiroķirurgs uz konsultācijām, un es esmu uzlicis arī trešo internetu mājaslapu Medicom LV. Tās ir interneta veikals, kur ir labas kvalitatīvas ortozes, kuru mēs paši arī izveidojam. Tādēļ, ka bieži vien sastapāmies ar to, ka pacientiem ortozes vajag, bet nopirkt viņas īsti nav kur ieteikt. Ja? Vai cilvēki aiziet uz tirgu, nopērk suņa vilnas jostu kaut kādu, kas nestrādā, tad nonācām pie tā, ka izveidojam paši. Ja, ja cilvēkiem vajag, protams, sūtiet, esam pateicīgi par to, ja jūs sūtat. Paldies! Paldies, doktor!